Šodien šeit Grillhausā Sportiela 2 notiek duelis, kur iluzionists Juris Gavrilovs ir izaicinājis zuti. Bet kādu dueli? Grilēšanas dueli. Tas ir labdarības pasākums, kur mēs visi kopā tiksimies 12. septembrī izstādē Riga Food, kur visa iegūtā nauda tiks ziedota rehabilitācijas centram Poga. Yes. Es ņemšu Juri. Juris un Juris. Labi, Juri paši vainīgi. Kāda jums ir stratēģija? Vajadzētu atcerēties to, ka mēs abi esam diezgan spēcīgi fiziski. Tā kā, lai vai kāds rezultāts, tas tāpat kā dzīvē 2 intelektu cīņā uzvar fiziski spēcīgākais. Tad par uzvaru mēs parūpēsimies fiziski, ja gadienā kās. Tagad jau smaržo garšīgi. Mēs šitās čempionātos varētu piedalīties katru dienu. Es arī boksēt varētu šitā katru dienu. Gurķi griezt gareniski, vai ne? Parastu šitā, vai ne? To visu forši skaisti nobeidzam. Varbūt labākais burgers, ko tu savā dzīvē uztaisīs. Jo, precīzi. Katrs burgeri paliek labāk un labāk. Uztaisīsim nedaudz bišķiņu rasnāku vienkārši. Es domāju, ka ja, tā, lai viņa ir maizītes lieluma, bet bišķiņu lielāka, ja, jo viņa saruks. Ja? Jā. Tad mēs varam īstenībā pamēģināt to mozzarellas iekšā gaļā likšanas tehniku, ko tu man pačukstēji pirms tam. Jā, ieteicu. Tas ir precīzi, cik daudz Juris liek iekšā. Yes, tas būs tā kā jelly belly. Jā, tieši tā arī būs, jā. To nē, bet šito pusīt pašpricē. Man šis ir pilnīgs favorīts. Jā. Pastamies, vai ir gatavs. Jā, 56, 55. Un liekam šo. Šito mēs liekam uz šitā. Kristap, tas, kas man prasītos tavam burgerim, apakšējā maizīte bija izmirkusi. Ja? Bet ja mēs runājam par tām sēnēm, par garšām, kuras tu izmantoji vienkārši spot on, perfekti. Otrajam man nereāli patika garšvielas. Pēcgarš man ļoti patīk, Jura. Viņš man vēl mutē ir tā pēcgarš. Tātad man šķiet, ka vinnētājs šodien ir... Pirmais burgeris, Kristaps Zutis. 12. septembrī tiekamies labdarības brančā, kas notiks izstādē Riga Food. Tiekamies tur! Bye, bye!